Ekspektācijas. Kādas ir tavas ekspektācijas? Jo šī ir tāda laba tēma īstenībā, jo mēs īstenībā darām vai veidot attiecības, mums ir kaut kādas ekspektācijas, vai te pašā garīgajā dzīvē mums ir ekspektācijas. Un tā problēma sāk rasties tad, kad mūsu ekspektācijas nav reālas vai neatbilst realitātei. Un nevelti, man liekas, vārdā ir teikts, kad nevelti, bet ir teikts vārdā, ne, kad pielūdziet garā un patiesībā. Un patiesība ir tā atslēga, kas palīdz nebūt vēl tā ekspektācijā. Jo citreiz cilvēki, es skatos savās dzīvēs, savās garīgajās un arī vienkāršajās negarīgajās dzīvēs liek nepareizos akcentus uz to ekspektāciju. Kā ticībā citreiz cilvēks liek ekspektāciju uz brīnumiem un zīmēm. Viņš gaida, kad, nezinu, roka, kāja pieaugs vai vēl kaut kādas lietas. Bet ja mēs tā esam tiešām tādi čakli, vārdu lasītāji, tad mēs varam pastīties, uz ko Kristus akcentē, kas tad ir svarīgākā ekspektācija. Un svarīgākā ekspektācija, vai tavs vārds ir ierakstīts dzīvības grāmatā. Viņš mācekļiem rāda, kad priecājieties, ka jūs esat ierakstīti nevis par kaut kādiem dēmonu izdzīšanām un tām lietām, bet priecājieties par īsto lietu, kad jums ir tiesības veidot attiecības ar Kristu. Un tas daudz ko maina, kad tu ieej šajā brieduma ceļā, tad tu saproti, kāpēc vārds saka, ka zīmes un brīnumi viņi var būt, un tas ir tāds tā kā bonus, tā kā blakus produkts tavai ticībai vai kopienas ticībai, kad notiek zīmes un brīnums par liecību vai par apstiprinājumu. Bet tajā brīdī, kad tas ir pašmērķis, tad tā ir velta ekspektācija. Un arī, ja pastamies tad uz šo ekspektāciju, ja tu veido savu ticības dzīvi, tad cik tad reāli tie, kas arī Kristus laikā uz tiem brīnumiem, tā patiesi atgriezās, kas tad kļuva par viņu mācekļiem? Vai sākotnēji, kas kļuva par mācekļiem? Kas bija viņa tas startā garīgais kapitāls? Vai tas, kad vienkārši Kristus viņus aicina? Vai tas, ka viņiem kaut kādas pārdabiskas lietas notiek? Pēc tam viņi, protams, bija, redzēja un viss tā tālāk, jā. Nu, kur tu liec savas tās ekspektācijas? Biznesā, laulībā. Ne? Tā ir ļoti smaga tēma citreiz. Ja mēs ekspektācijā sagaidām, kad notiks perfektais scenārijs, ne? Kad tevi spāņu seriālā sapratīs bez vārdiem, tas stāsts, ne? Dāmām tas parasti ir tas, kad ir tā ekspektācija. Un vīriem ir atkal ekspektācija, kāpēc tu man necieni, kāpēc tu man citreiz publiski pazemo, vai neesi gatava iznest kaut kādas grūtības kopā ar manīm un nodalies, un tad tev izgriež ārā savā failiņā citreiz vīrieti. Kas ir tās tavs fake vai neīsti viltotās ekspektācijas? Vai sapņi, kad tu sasniedz kādas sapņas? Tev ir ekspektācija. Nu, tad gan es būšu laimīgs. Un, kad tas pienāk, tu saproti, jo dziļāk mežā, jo vairāk koki. Jo izrādās tā ekspektācijas gala lieta nav tas redzamais, bet īstenībā tā sajūta, kāds tu jūties, vai attiecības, vai tas vide, ka tu vari veidot attiecības. Nu, citreiz cilvēkiem ir par māju. Nu, ja man būs māja, man būs lauka, nu tad gan es kaut ko darīšu, ne? Un tad, kad ir, tad nu, un tālāk, no,
kur ir, un tad saprot, ka tās materiālās lietas ir otršķirīgas. Viesmīlībai nav vajadzīgs citreiz telpa, viesmīlībai citreiz ir vajadzīgs tavu attieksmi, tavs izpausums, tava cieņa, tava laba vēlējuma, tavu kaut kādu varbūt dāvaniņu. Tā ir liela viesmīlība, kad tu jūties mīlēts, gaidīts. Un tur citreiz nevajag telpu, tur var kaut vai uz ielas tev uzdāvināt un satikties ar tevi un tam līdzīgi. Un, protams, ja tev ir tā māja un lauki, tu vari taisīt rītīgas ballītes, kur tu aicini cilvēkus un koptās attiecības un visādas lietas dara. Bet tas nav tas galvenais. Tā nav tā īstā ekspektācija. Un šeit ir labi sev pastīties, kāda ir man tā ekspektācija. Kāda ir mana ekspektācija uz bērniem. Un tu būsi baigi pārsteigts, kad sapratīsi, ka tava ekspektācija neatbilst ar Dieva ekspektāciju, ko Dievs ir ielicis viņos. Un kad beigās tavs uzdevums ir, jā, varbūt komunicēt to savu ekspektāciju, bet nekādā ziņā to neuzspiest. Un būt atvērtam tam, lai attīstītu to, ko Dievs viņos ir ielicis. Tās tādas daudz lietas, bet tās ir tādas svarīgas lietas, un man tas ļoti uzrunāja tieši, kad viens sludinātājs, man liekas, viņš dalījās, kad viņš dara lietas, kad viņš cilvēkam saka, kad viņš lūgs, un viņš iepriekš iedod tā kā nosacījums, vai to sagatavo viņu kaut kādā ekspektācijai, kad viņš lūgs, pēc tās lūgšanas viņš kaut ko sagaida. Un tas, man liekas, ir, ja tas tā veselīgi, ja tur nav pārspīlēt kaut kāda tāda, ja pareizi fokusēt, kristocentriski tas ir fokusēts, tad tas ir, man liekas, ļoti jaudīgi, ka tu jau ieskicē, kam vajadzētu notikt tālāk. Jo tad var saprast, ir vai nav. Ne? Ja tu lūdz par to dziedināšanu, tad saka pilno ainu. Kad es redzu, ka vārdā ir teikts, ka ticīgie uzliks rokas un var tapt dziedināt. Var. Un arī ir otra daļa. Un var netapt. Un tā nav. Es neesmu tas brīnum darītājs. Es esmu tikai tas kanāls. Tas rādio, tas caur ko Dievs var darboties. Un mans nolūks un mana gribēšana ir, lai Dievs to darītu. Tāpēc mēs tagad to fiziski daram. Ne? Tāds, tāda elementāra, bet man liekas svarīgi, jo citreiz kaut kur kāda cilvēka mēģina tā, man liekas, tāda vainas apziņa uzlikt, tev pa maz ticības, tev vēl tas, tev šis un tā tālāk. Jā, tā var būt, bet man liekas, ja tu tādā pareizā veidā to dari, tad, jo beigās jau tu dos norēķini. Ja tu tur savā spēkā mēģināji ar Jēzus vārdu dabūt lietas, tad tev attiecīgi ir tā alga, un tad tev būs attiecīgi norēķins Kristus priekšā. Bet ja tu dari, ko viņš saka, un necenties likt klāt to, kā nav, slavu Dievu. Tāpēc liksim pareizās tās ekspektācijas uz pareizām lietām, un neaprobežosimies arī ar tādām kaut kādām loģikām citreiz, jo tās dziedināšanas piedzīvojot, redzot, ka cilvēkam notiek, tu saproti, tev pašam grūti citreiz noticēt, un tu saproti, ka tu pilnīgi nevienā acī tur neesi, tur nav tava daļa, tikai tas, vai tu paklausīsi Svētam garam vai nepaklausīsi. Tā kā es svētītu, šalom.